lai cilvēks tas pilda vismaz 3 reizes nedēļā. Elpošanas, tur arī citi. Mums bija gadījumi, kad tur sieviete ļoti smagi slimoja. Viņa bija nieru nepietiekamība, gandrīz vai aizgāja aizsaulē, bet sāka vingrot 4 stundas dienā. Un pēc pusgada bija pilnīgi veselā. Es pats to novēroju, nemaz nevarēju noticēt, bet tā bija. Tādu gadījumu nav daudz, bet ja cilvēks sāk tiešām, ja kundze ar sistēmas sklerodermiju, zināt, kas tas ir, tā ir tāda autoimuna slimība, kad āda kļūst tāda cieta un viss. Diagnoze viņai tika uzstādīta, ārsti viņai solīja pusgadu, bet viņa atnāca uz Sigulu un nodzīvoja 12 gadus. Tas ir labi, es uzskatu. Nevienmēr tāda brīnumi notiek, cilvēka nostāja arī ir svarīga.